Sveicināti, draugi! Jūs atkal esat MC Fishingā, un šodien es jums izstāstīšu kārtējo lietu, kura iespējams jums noderēs jūsu metodu feederu copēs. Skatāmies! Šodien runa ies par makšķeru turētājiem. Kā redzat, es metodu copē neizmantoju ne rotpodu, neizmantoju kaut kādas sarežģītas lietas, ir vienkārši mietiņi, kuriem ir uzskrūvēti tātad žāklīši. Īpašu uzmanību es vēlos pievērst šim te aizmugurējam. Jā, kā redzat, tas ir tāds žāklītis, kuram ir gumija, kura iespiež feederu kātu un nofiksē viņu. Ja gadījumā būtu tā, ka šobrīd mēs ieraudzītu copi, tad šīs te stiprinājums noturētu makšķeri uz vietas, pat ja man nebūtu kārtīgi atregulēta bremze. Tāds lūk vienkāršs risinājums, kuru arī iesaku jums, jo šādi te stiprinot uz mietiņiem makšķeres, jūs varat mainīt makšķerkāta pozīciju krastā. Iespējams, kaut kur jūs nevarat izvietot rotpodu, nevarat ērti darboties. Iespējams, sacensībās gribat nofiksēt ar vienu kātu, varbūt kaut kādu ārējo sektoru robežu. Šis risinājums ir lielisks, ar kuru jūs varat to darīt. Kā arī maksimāli kompakti mašīnā un neizmaksās bargas naudas, kā tas būtu, ja jūs vēlētos iegādāties kvalitatīvu rotpodu vai kādu citu risinājumu. Nu ko, ceru, ka šis te risinājums noderēs arī jums. Mēģinat, izmantojiet, pastāstiet komentāros, kā veicās jums, patika, nepatika. Parakstaties un abonējiet MC Fishing kanālu un nospiežat laiku. Tiekamies 4. video par metodu copi.